Labdien! Šodien pastāstīšu, kā izmantot portatīvos signāla raidītājus arī priekš saimnieka disku. Bet pārsvarā šāds raidītājs izmantot brīvā dabā, kur var būt kustībā, vai ja nav elektrības pieslēgums. Faktiski princips ir tāds pats kā stacionāriem raidītājiem. Tad mēs izvēlamies ieslēgt. Tāpatās kā šeit izvēlamies kanālus 1, 2, 3, attiecīgi tieši tāpatās kā austiņās. Tieši tas pats ar krāsas atbilst kopā. Tad te ir pluss. Jūs varat atskaņot jūsu telefonu, izmantojot caur Bluetooth signālu. Telefonu vai planšetes, un šī te funkcija Bluetooth, jūs varat skaņu raidīt bez vadiem. Ja gadījumā tā nav, tad standarta variants mazais audio. Un mēs atkal ar šo te savienojumu izmantojam savienot. Varam datori, varam planšeti varam izmantot. Visu varam savienot ar šīm iekārtām, varam atpieslēt. Arī ja jums ir atkal šī te iekārtība, tad šo te arī var savienot ar jūsu telefonu vai planšetu, kuriem nav mini-jack ieejas. Kāds vēl pluss? Paralēli skanot mūzikai, jūs varat izmantot arī mikrofonu. Tātad pieslēdzam miku, uzliekam mikrofoniņu, ja? Jūs varēsiet runāt arī šī te. Varēsiet runāt. Tātad šeit var regulēt mikrofonu skaļumu. Cik skaļu vajag. Paralēli skanēs mūzika. Bet, lai mikrofons sāktu runāt, jānospiež šī te podziņa, iedegās lampiņa. Šī te lampiņa ir ieslēgta, tad mikrofons skanēs. Ja būs fonā mūzika, un mūzika apakšā skanēs. Bišķi klusām spēlē, skaņu būs skaļāk. Jūs varat regulēt mikrofonu skaļumu. Ja jums nevajag skaņu, tad varat izmantot tikai vienkārši mikrofonu. Šie raidītāji ļoti pieprasīti vienkāršām tulkošanām. Tāpat kā austiņas, raidītājs, akumulātori uzlādēti un darbojas apmēram 8 stundas. Lai jums veicās!